jau par vēl vienu viesi. Liels prieks, ka līdz mums ir atnācis arī Gundars Upenieks. Un mums laikam šoreiz tev jāstāda priekšā kā biķernieku pusmaratonu organizatoru. Varbūt pirms mēs runājam par biķerniekiem, ko mēs esam ieraudzījuši šeit, Rēzeknē, kas ir tās pozitīvās lietas un varbūt ko gribētos citādāk redzēt. Jā, labdien visi klausītāji, skatītāji. Jā, Rēzekne ir pirmais Skrien Latvijas posms un tas pozitīvais jau ir kritis Rēzeknes rekords un redzēsim arī vakarā droši vien vai arī kritis vispār Skrien Latvijas rekords dalībnieku ziņā, jo... Tas laiks vēl nav zināms, kāds lietuvietim bija? Ne tādā ziņā laika ziņā, bet dalībnieku skaita ziņā, jo līdz šim lielākais skaits, teiksim, gan pieteikušo dalībnieku, gan finišējušo bija Valmierā. Tā kā Valmiera bija pirmajā vietā, bet Rēzekniešiem protokolā bija 3300 pāri dalībnieki. Jā, un jāpiebilst, ka Valmierā vēl bija maratona distance. Vēl bija maratona. Protams, bet to mēs pateiksim, ir divi droši vien tik, cik ir pieteikušies, un otrs, cik ir finišējuši. Ja? Tie skaitļi būs zināmi droši vien vakarā. Bet iespaidīgi, ka pa 1000, aptuveni pa 1000. Mums noteikti gaidām arī nākamajos posmos šo kāpumu, un tad tas kopējais skaitlis varētu būt virs 20. Jebkurā gadījumā prieks par Rēzekniešiem, kuri tā, teiksim, tas jau nerodas no kaut kurienes, tātad kāds ir strādājis uz to, un mēs zinām, ka es ar Edgaru runāju, ar galveno Rēzeknes posmu organizatoru, droši vien, ka viņš arī intervējāt, viņš teica, ka viņiem treniņos ir zem 200 dalībnieki, un nemaz nenāk, vai 200 dalībnieku uz treniņiem, tāpēc jau jūs redzēt, cik pilsēta skrien. Es jums varu izstāstīt, ja Edgars nav stāstījis, ka 3 gadu atpakaļ vai 4, kad viņi sāka, tad pilsētā neviens neskrējas. Es kāds skrien, tad skatījies ar viņu, tā aizdomīgi. Tas ir līdzīgi kā Rīgas maratons sākumā bija, ne tik, populārs, bet ar katru gadu astronomiski. Kļūst moderni. Jā, kļūst moderni. Tas priecē. Moderni, tieši tā. Aktīvais dzīvesveids, ja kļūst moderni, tas noteikti ir pozitīvi. Tas ir svarīgi, kad jaunatnē viņš kļūst, moderns, un mēs redzam, ka jaunatne šoreiz ir ļoti daudz šeit, ir īpaši bērnu dārza vecumā un pirmsskolas vecumā un skolas bērni, tie būs droši vien tie nākamie čempioni. Laikam mūsdienās jāsaka, ka strādā arī šīs jaunās aplikācijas, kur kāds ar kādu var sacensties, parādīt sevi, parādīt sociālajos tīklos, bet varbūt tad par biķerniekiem. Ko mēs tur redzēsim, sagaidīsim, kas varbūt būs tas interesantākais? Tātad par biķerniekiem. Biķernieki šogad norisināsies jau 6. gadu pēc kārtas. Ar ko biķernieki atšķirās varbūt no citiem pusmaratona ieskaitas seriāla dalībniekiem, ar to, ka viņa praktiski Rīgā, bet tai pašā laikā es gribētu teikt mežā, jo biķernieku mežs, tas tomēr ir tās savādākas sajūtas, kā skrienot šeit pa ielām. Līdz ar to es domāju, tas mēs savulaik biķerniekiem bija sauklis, komforts visās distancēs. Tas komforts manā skatījumā ir tas, ka tu esi tomēr tuvu pie dabas, tev ļoti līdzenas virsma, asfalts, pat pagriezieni speciāli izstrādāti priekš motosporta un autosporta, kur var izmantot arī skrējēji, un arī tas, ka tu esi pašā pilsētas centrā un viegli tev nokļūt. Man liekas, tas ir tas biķernieku lielais plus tradīcijas, uz ko droši mums ir vērts tiekties Tautas dziesmu maratons. Jā, kādreiz tur izcinājās taču leģendārs maratons, bet cik tur apli bija jāskrien kopā? Viņi skrēja maratonu, atcerēsimies. Ja distances viens aplis ir 5,3, tad varam sarēķināt, cik apli bija jāveic. Gan arī 10, 8 varētu būt, Par biķerniekiem tur arī trasi ir tagad renovēti, viņi gatavojās tam lielajiem mačiem, tur arī būs tā kā savādāk. Jā, ar biķerniekiem pēdējie 3 gadi ir katru gadu savādāk, un šogad atkal būs savādāk, jo šogad notiek atkal rallycross, rudenī mēs zinām, ļoti lielas sacensības, un šobrīd atkal biķernieku trase ir rekonstrukcijā. Ja pagājušajā gadā rekonstrukcijā bija trases daļas dažādas, te šogad jau ir mežs un tur starta laukums. Rīga nekad nav gatava. Jā, līdz ar to man jāpaziņo visiem dalībniekiem, ka starta vieta atkal tiks mainīta. Viņa nekad nav bijusi konstanta. Vienmēr mēs vienā galā atrodamies, otrā galā. Šogad mēs atradīsimies, dalībnieki zina, pie starta finiša tajā zonā, tajā centrālajā vietā, tuvāk tribīnēm. Šogad būs starta finiša zona un attiecīgi visa pārējā infrastruktūra. Biķernieku organizatoriem ir arī kaut kāds mērķis par to, cik cilvēks gribētos sagaidīt. Ja šeit Rēzeknē ir 3500 gandrīz, tad jums arī ir kaut kāds mērķis, kas tomēr ir jāsasniegt? Mēs tādu iekšēju mērķi esam uzlikuši. Mums jāsaka, viņš ļoti līdzīgs arī Rēzeknes pusmaratonu. Es gribēju būt vairāk par 3000 finišējušie.
viens ir pieteikušies dalībnieki, bet otrs 3000 finišā mēs gribētu sagaidīt. Ja? Kāda varbūt ir tā atmosfēra, ko mēs redzam Rēzeknē? Kas kopumā no organizatora, no varbūt cita posma organizatora pozīcijām skatoties, ir viss izdevies? Es teiktu tā, ka lielās pozīcijas visas ir nostrādājušas un domāju, ka cilvēki ir saņēmuši pašu galveno emocijas. Viņi devušies distancē, viņi saņem savu laiku, finišā ir medaļas. Laiks mūs arī lutina šodien, un mēs redzam, ka viņi sezonas pirmās sacensības, un ar ko pirmās sacensības vienmēr viņa atmosfēra ir tāda, ka kā tev gāja, kas 6 mēneši, 8 bija starpā, kā tavs rezultāts, paskaties, man 3 kg mazāk ir, vai ne? Nu, jo pēc tam sezonas gaitā mēs jau zināsim, ka Lauris skrien pa stundu 45, diez vai viņš nometīs līdz stundu 30. Ja? Nu, tā nometīs? Drīzāk ar pareizu uzturu. Jā, nu, varbūt, jā, ne ar skriešanu. Tā, ka te pirmajā posmā vienmēr ir emocijas, tas, paskaties, bieži viens otru nav redzējuši 6 mēneši. Un arī tas, ka priecēja, ka katrs posms arī ir atšķirīgs. Ja? Redzējām, piemēram, šeit ir skatu, kur uzstājās kaut kādi mākslinieki. Ja? Citur ir atkal kaut kas savādāks. Ja? Valmiera pārsteidz man to smuko zilo paklāju. Ja? Tā kā finišā, tā kā lielās sacensībās kaut kur ārvalstīs. Ja? Tā kā katrs Ventspilī arī savu atmosfēru. Kuldīgā vienmēr ir savā, jā, vissiltākais posms. Karstākais. Un tur Latvijas čempionāta tagad cīņa, ja? Pusmaratonā. Nu, visur ir dažādi. Aktīvākie dalībnieki katrā ziņā visu Latviju vismazāk apskatās un visu novadu ir iepazīti, varbūt dažāda atmosfēra, dažādi apstākļi. Jā, un siltākos laikapstākļos tad ir ko darīt, tur vairākas dienas, ne? Gan tā pilsētā, gan apkārtnē, varbūt tagad, vēl aprīlis, vai ne, tāds vēsumiņš vēl nav varbūt tik daudz izklaides kā vasaras mēnešos. Skrien Latvijas ideja jau tāda arī bija, kad viens ir skriet, bet otrs kopā ar ģimenēm atbraukt, apskatīties, un daudzi jau ir tādi, kas ierodas, viņi viena daļa vēl atkal Rēzeknē vispār ir pirmā Latgalē. Arī es atbraucu uz Latgali, es atzīšos 2 reizes, varbūt gadā, par ko man ir, nevis... Rīdziniekiem Latgalē ir tālu, ja, un latgaliešiem Rīga ir tuvu. Bet, jāatzīst, ka tā aura ir. Tā ir skaista daba. Viss tik ainavisks skats arī tepat pie Rēzeknes, braucot iekšā Rēzeknē. Vienkārši gribās apstāties un paskatīties uz tiem pakalniem, jo arī Vidzemes augstieni ir savādāk, vai ne, un Tāls paugurēni savādāk, un šeit Latgals arī pakalni ir pavisam savādāk, un nerunāsim vēl par Zilu ezeru zemi un pārējām visām lietām. Ja drīkst, es vēl piebildīšu par biķerniekiem. Par biķerniekiem mums ir 2 nominācijas tādas, kas katru gadu ir tā kā viņas ir iedibinātas un viņas arī aktīvi darbojās. Viens ir uzņēmumiem, kur uzņēmumi piesakās un var startēt ar savu īpašo numuru, savu uzņēmuma numuru. Mēs viņus speciāli viņiem uzražojam. Un pēc tam lielākā komanda saskaita kilometrus, un tad ir attiecīgi kauss, kliņģers un šampānietis un droši vien dejas līdz rītam kā kuram kolektīvam. Un otra ieskaita ir skolām, kur arī piesakās skolas, un lielākā skolu dalībnieku skaits saņem no mūsu atbalstītāja no Sportlanda dāvanu karti 300 eiro apmērā, ko skolas var izmantot saviem ieskatiem, jaunu inventāru iegādē un tā tālāk. Rēzeknes pusmaratona ietvaros arī bija ģimenes formula, ja? Tad šeit arī bija kaut kas savs, ja? Bija ieskaita tāda, kur vienam no ģimenes dalībniekiem arī vismaz vienu bērnu jāskrien 21 km, 10 km un 5 km distanci. Ja? Jā, starp citu ar vienu no ģimenēm arī aprunājos, Novika ģimeni no Rēzeknes. Es viņam prasīju, vai iepriekšējā vakarā par šīm sacensībām tika runāts, un tad viņi saka, visu gadu tiek runāts par tām. Lūk, ekrānos viens no mūsu ātrākajiem ultramaratonistiem kopā ar savu māsu skrien arī, protams arī skrien šajās sacensībās. Un, neskrien tajā pašā, varbūt savā ātrākajā tempā, bet šobrīd stunda 45. Ļoti labi, Kristaps Broks un māsa. Jā, mēs jau redzējām, ka neskatoties uz to, ka šogad ir olimpiskās spēles un varētu
plānot, ka tomēr labākie Latvijas atlēti šobrīd atrodas treniņu nometnēs, ka vienu otru olimpiaši piedalījās arī Rēzeknes pusmaratonā. Latvijas šodien atzina, ka viņi laikam jau rīt dodas uz Spāniju. Tā kā Rēzekni viņi bija ierēķinājuši, ka Rēzeknē ir jābūt savās mājās. Un tas noteikti arī priecē, ka šie sportisti tomēr tās mājas atcerās arī tad, kad viņi aizbrauc uz Rīgu. Tas noteikti arī ir tāds pozitīvais aspekts. Jā, un es pa laikam arī pieminu, ka nesen bija tas Rīgas Valmieras skrējienu soļojums, ja, un arī no šī skrējiena, neraugoties to, ka cilvēki veic 107 km, dalībnieki piedalās arī uzreiz jau nākamajās lielajās sacensībās Rēzeknes pusmaratonā. Smaidot vēl. Jā, jāsaka, man liekas, ka tā sezona iesākās ar Rīga Valmiera, ja, šo te skrējienu soļojumu, un sezona ir aizgājusi. Sezona nebeidzās. Sezona nebeidzās, jā, bet teiksim, jo 16. gada tāda no lielākajām sacensībām, vai tāda, varbūt viņas pat nav lielākās, bet pietiekami zīmīgas, un sezona ir aizgājusi ar Rēzeknes pusmaratonu, būs Biķernieku pusmaratons, citiem organizatoriem ir pasākumi lieli, līdz ar to skriešanas sezona ir sākusies. Šeit mēs redzam